Daba ir dzīvs organisms, un ja upes salīdzina ar cilvēka asinsriti, tad var teikt, ka upes ir dabas asinsvadi. Tāpat kā cilvēka kaitas nosaka pēc asins paraugiem, tāpat arī upes ūdens, gultne un tajā mītošās radības norāda uz tās veselību. Upēs nokļūst visi gruntsūdeņi, kas atrodas apkārtējā teritorijā, skaidro upju pētnieks Andris Urtāns. Tāpēc upe ir indikators tam, kā tiek apsaimniekoti meži un lauksaimniecības zeme. Upe pēc aizauguma, upe pēc tajā mītošiem organismiem un arī pēc ķīmijas gal galā parāda, kāds ir tas cilvēku dzīvesveids, ko cilvēki dara pareizi vai netik pareizi sateicis basēnā. Salace ir Latvijas galvenā lašu dabiskā nārsta upe un arī vieta, kas līdz jūrē nes apkārtējā ūdens tīkla piesārņojumu. Kā piemēru, Andris Urtāns min Burtnieka ezeru. Tajā ietek vairākas upes un to līdzi nestais piesārņojums izgulsnējas ezerā. Savukārt daļa kaitīgo vielu izplūst pa Burtnieka ezeru vienīgo izteku – uz Salacu. Problēmas cēlonis meklējams senā pagātnē, 60. gados, kad Burtnieka krastos uzbūvēja dambju sistēmas, lai vairāk zemes atlicinātu lauksaimniecībai. Taču atņemot ezeram tā teritorijas, palu laikā ezers vairs nespēja krastā izskalot dūņas, kaitīgās aļģes un citu piesārņojumu. Tāpēc Salaces upe pēdējos 40 gadus kļuvusi par galveno Burtnieka ezera piesārņojuma izvadītāju. Katru vasaras kaut kur jau jūlijas, augusts, septembris pat pa Salacas mazūdens periodos nāk zili zaļa žampa un upes kvalitāte vasaras otrajā pusē samazinās. Dodoties tālāk pa Salacas straumi, nonākam pie Jaunupes. Šī upe ir mākslīgi veidota vairāk nekā pirms 400 gadiem, savienojot Svētupi ar Salacu. To radīja, lai pasargātu Svētupes leiteces laukus no aplūšanas. Lai arī 4 km garais posms ir kanāls, pareizi to apsaimniekojot izveidojusies dabīga upe. Dzīva upe, dzīves upes pazīme, viņa skan. Jā. Ieklausāmies, dzirdam čalošanu. Viņai ir skābeks, viņā notiek attīrīšanas process ļoti aktīvi. Viņā ir interesantās zivis, interesantie bezmugurkaulnieki. Viņi ir interesanti arī laivotājiem, vismaz pavasarī. Liela nozīme ir arī meliorācijas grāvi sakopšanā. Kā piemēram šajā lauka malā, krasti ir aizauguši un noēnojuma dēļ tiek kavēta ūdensaugu attīstība. Līdz ar to arī dzīvo organismu atrašanās šajā vietā. Upe ir pilnībā noēnota, saulīt neiespīd līdz gultnei. Augu nav, tas nozīmē, ka ūdens organismiem nav ko ēst. Kā saka, māja ir labu labā, bet leduskapis ir tukšs. Vislabākais variants – uz 100 metriem veidot vismaz 30 metru izgaismotu posmu. Šādi apsaimniekojot notekas, grāvis un upes, ir liela iespējamība, ka tajā parādīsies arī zivis un palielināsies bioloģiskā daudzveidība.